Vai tu zināji, ka lielās kompānijas izmanto burtiski kravas mašīnas, lai pārvadātu datus, bildes, failus vienalga no vienu datu centra uz otru? Iepazīsties ar Amazon risinājumu Snowmobile, jeb sniega mašīna. Ja tev vajag pārvadāt daudz datus, tāda atbrauc pie tevis, un tā sastāv no šādiem interesantiem koferiem, ko sauc par snowball, jeb sniega pika. Un tādā tu vari ievietot apmēram 80 terabaitus informācijas. Šādā sniega mašīnā ir apmēram 1250 sniega pikas, un kopējais apjoms šai mašīnai ir apmēram 100 000 terabaitu. Kāpēc tā ir par sniegu, es tiešām nezinu, bet tā viņi izdomāja to nosaukt. Visdrīzāk tev rodas jautājums, kāpēc mēs nevaram pārsūtīt informācijas starp datu centriem? Mums ir superātrs internets. Kāpēc mums vajag kravas mašīnas? Interneta ātrums mums tiešām ļoti liels, tas var būt 10, 40 vai pat 100 gigabiti sekundē lielos datu centros. Bet tas joprojām nav pietiekams, jo mums ir pārāk daudz datu. Ja mēs ņemam 100 gigabiti sekundē un mēģinam pārraidīt tādu informācijas apjomu, kas ietilpst vienā šādā mašīnā, kas ir 100 000 terabaitu, mums vajadzētu apmēram 100 dienas. Tikai pēc 100 dienām šī informācija būtu galā. Šeit mēs varam iekraut kravas mašīnā, aizvest, izkraut laukā, to visu nedēļas laikā. Un tas ir iemesls, kāpēc cilvēki to lieto.